Jā, labdien visiem! Laukceļotājs šogad Rīga Foodā startē ar sidra tiešām svētkiem. Mēs organizējam pirmoreiz Latvijā tik liels konkurss, kurš katru gadu notiek kādā no Ziemeļvalstīm vai Baltijas valstīm. Šogad tas notiek Rīgā, pagājušajā gadā notika Bergenā un nākamgad plānots ir Zviedrijā. Mums ir pieteikušies vienu dienu iepriekš, mums notiek konkurss, kurā tiks vērtēti 250 sidri no 19 pasaules valstīm un 106 ražotājiem. Un tas ir tiešām ļoti iespaidīgs cipars, un mums brauc 29 tiesneši no 15 valstīm, kuri viņi tos vērtēs. Un arī mūsu Latvijas ābolu sidra ražotāji piedalās šajā konkursā un arī Rīga Foodā. Konkursu mēs ar Zemkopības ministrijas atbalstu rīkojam Rīga Food ietvaros, lai rezultātus un arī pašus sidrus rādītu apmeklētājiem, kur to varēs nobaudīt un izgaršot, jo sidrs tiešām visā pasaulē ir sācis tādu uzvaras gājienu. Mēs esam ļoti lepni ar mūsu Latvijas sidriem. Tas ir Latvijas ābolu sidrs. Viņš ir atšķirīgs no tā, ko mēs varam veikalu plauktu zemākajos plauktos atrast pa lētām naudiņām, kas ir, kā man sidra darītāji saka, iestiprināta limonāde, kas taisīta no koncentrāta. Īstie ābolu sidra ražotāji to dara visu gadu. Pēc gada sidrs ir gatavs. Tas nav tāds process, kas ir izšķīdināms ūdenī, bet tiešām tā ir kārtīga ābola garša un ar dažādu mūsu brīnišķīgo ogu un arī bumbieru pieaugumu. Mūsu sidra ir brīnišķīgi. Mums 12 no viņiem piedalīsies Rīga Foodā. Viens no tiem stāv Baiba no Sapilas sidra kā pārstāvs. Mūsu stends būs viens no liela daļa no Agrāra ekonomikas institūts apsaimniekotā stenda ar 12 sidradariem, Latvijas ābolu sidradariem, un visus jūs varēsiet nogaršot un iemācīties atšķirību, kā garšo īsts ābolu sidrs un atcerieties to uz visiem laikiem. Tā ir atšķirība. Bez šaubām 7. septembrī pēc atklāšanas, kurā ministrs arī spiedīs roku katras nominācijas uzvarētājam, tam, kas būs klāt. Tad tie var nebūt latvieši, protams, tur var būt no visas pasaules dalībnieki, kas piedalās konkursā. Pēc tam 7. jūs esat visi aicināti uz mūsu sidra ceļa stendu, kur pretī būs arī 18 dažādu valstu sidra darītāji. Un tiešām izgaršosiet dažādu valstu sidrus, un viņi katrs ir savādāks. Spāņu sidrs nav salīdzināms ar itāļu, un itāļu ar norvēģu, un norvēģu ar zviedru, un tā tālāk. Tā tiešām ir brīnišķīga pasaule, ko es katram novēlu atklāt. Pēc tam otrā dienā mums ir 8. septembrī mums ir seminārs, kurā 4 sidra guru no visas pasaules labākie speciālisti mums stāstīs, kāda ir virzības, kāds ir tendences sidra pasaulē, kā iegūt labākus sidrus, kā tos arī virzīt turismā, un turismā mums ābolu sidrs ir ļoti svarīgs, jo mēs turismā esam lepni ar to, kas mums ir labs, un ābolu sidrs mums ir labs. Tā kā viens no tiesnešiem teica, es reiz pagaršoju Latvijā ražot ābolu sidru un sapratu, ka man ir jābrauc uz Latviju, un šoreiz viņi būs klāt, viņi ir no Amerikas. Pat pērk biļeti un brauc šurp, lai nogaršot un vērtētu Latvijas ābolu sidrus. Tā kā seminārā būs arī viena no Amerikas runātājiem, kas rādīs un dos garšot 2 dažādas sidrus no viena un tā paša ābola, Grāvenšteina ābola, kas ir audzis Kalifornijā un Norvēģijas rietumkrastā. Un tā garša ļoti atšķirās, kāpēc arī mūsu Latvijas ābolu sidrs ir īpašs, jo mums ir klimats, mums ir 4 sezonas, mums ir zeme, kas ir citāda nekā citur pasaulē, un mums ir meža āboli galu galā, ko mums pieaug klāt mūsu sidriem. Un garša ir pilnīgi unikāla un neatkārtojama nekur citur.
Jā, un nākamās dienās mēs dodamies ar mūsu ārvalstu viesiem un arī Latvijas pārstāvjiem pieredzes apmaiņas braucienā, kur mums atbalsta Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra, lai parādītu mūsu Sibiru darītājus. Un lūdzu, mīļie žurnālisti, rakstiet par ābolsīti. Tas nav alkohols parastais. Tas ir mūsu produkts, mūsu ābols, mūsu ražotājs. Norvēģi brauc šur par 25 ražotājiem, un viņi ir sarakstījuši pilnas avīzes, žurnālus par to, cik viņi lepni ar savu ābolu, ar savu dzērienu. Un viņi ir lepni, ka viņi visi būs Latvijā un rādīs, ko gan viņi ir sagrojuši. Lūdzu, lai mēs pārstājam dzert stipru, nekvalitatīvu alkoholu, bet dzeram savu ābolu sītu. Paldies jums, liels!